Šodien atkal mums ir diskusija par būvniecību. Un šodien es diskusijā esmu aicinājis Jāni Ivanovski-Pigitu, valsts nekustamā īpašuma pārstāvi, un Andi Londenbergu, zīmola Ceresit vadītāju Latvijā. Sarunu vadīšu es, Normons Grīnbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs. Un saruna mums šodien būs par būvniecību, par korekti realizētiem būvprojektiem un par kvalificēta būvnieka lomu tajos. Man liekas, ka šī pēdējā nianse, kvalificēta būvnieka loma, ir tā kā jebkuram skaidrs, ka, lai viss būtu veiksmīgi un skaisti, tai kvalifikācija ir būtiska nozīme. Un nedaudz es šodien esmu ieskicējis vairākas tēmas, tātad par šo pēdējo kvalificētu, mans pieminēto kvalificētā būvnieka lomu, par ilgspējību, energoefektivitāti, par komunikāciju sadarbību projektā un nedaudz varbūt arī par pozitīvajiem piemēriem, arī gada būves kontekstā, ko mēs esam pagājušā gada nodotās būves apskatījuši un redzējuši. Tad varbūt sāksim ar pašu pirmo un laidīsim tā pa aplīti jūsu viedokļus. Kā jūs vērtējat kvalificētu būvnieka lomu veiksmīgā projektā? Jāni, lūdzu. No pieredzes kvalificēta būvnieka loma ir principā būvniecības stadijā izšķiroša. Tam ir liela ietekme gan uz termiņu, gan uz izmaksām, gan uz to pašu projektu kvalitāti. To, ko mēs vērtējam un saprotam, kas ir kvalificēts būvnieks, tas ir sākot ar vadību, kam ir pareizi izpratni, kam ir laba reputācija. Sāksim ar to, ka nav bijuši kaut kāda vēsturiski slikta pieredze citiem pasūtītājiem. Protams, darba, kas ir tātad būvnieku pusē, projektu vadības komanda ar pieredzi, kas ir līdzīgs projekts realizējuši darba vadītāji, kas jau atrodas ikdienā objektā un sako līdzi precīzi darba izpildēji, un, protams, arī kvalificēts darbspēks, kas jau realizē paši tehniski šos darbus. Šie ir tie trīs galvenie lielumi, kas liecina par to, ka būvniecības ir kvalificēts. Un es sadzirdēju, Jānis teica, arī pasūtītājs. Faktiski, ka pasūtītājs zina, ko viņš grib no būvnieka sagaidīt, zina, kādu būvu grib rezultātā saņemt. Protams, jā, tas jau ir pats sākums visam. Tas ir varbūt pie projekta plānošanas. Protams, ka pasūtītāja loma ir milzīga. Tas ir sākot ar visām priekšspētēm, vajadzību apzināšanu, precīzi definēšanu, jo katra neskaidrība principā rada kaut kādas sarežģījumus pašā būvniecības procesā. Protams, arī arhitekta projektētāja loma ir neatsverama, kur šīs pasūtītāja skaidri definētās vajadzības tad arī pārvērš tehniskā dokumentācijā, kas ir būvniekam saprotama un bez kļūdām vēlams. Jo katra šī kļūda, kas ir iepriekšējos posmos pielaist, būvniecībā rada termiņu kavējums un papildu izmaksas. Un kā ir ar to darba spēku kvalificēto? Pēdējo gadu pieredzi Jānim. Ir labi piemēri, bet vairums ir, mēs novērojam to, ka trūkst šis kvalificētais darbspēks. Visticamāk, viņš atrodas ārpus Latvijas, kaut kur citās valstīs strādā, kur šis atalgojuma līmenis noteikti ir augstāks. Šiem speciālistiem tiek maksāts vairāk, un viņi droši vien tad arī strādā tur. Un Latvijā mēs redzam, ka ir pieplūdums no trešajām pasaules valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Mēs novērojam to, ka šis darbspēka kvalitāte, darbspēka tās zināšanas var būt, vai kā viņi spēj pareizi pielietot kaut kādu materiālu, definēt iestrādes principus vai tehnoloģijas, ka šīs kļūdas tiek pieļauts. Tas, protams, pārvēršas kaut kādos defektos vai uzreiz vai vēlākā laika periodā, kas atkal rada izmaksas papildus gan pašam būvniekam, jo pirmkārt viņam šie defekti jānovērš kaut kādā laika posmā, resursu patēriņš. Tam arī liela, milzīga nozīme. Jā, pilnīgi es arī piekrītu. Un Andi, tavs viedoklis? Paldies. Jānis ļoti daudz ko jau izstāstīja. Tātad lielākie punkti ir iztirzēti, likti galdā. No manas puses vienīgi pieminēšu to, ka saistībā ar tieši plānošanu un būvnieka konkursa realizāciju ieskats manai tajā, ka daudz ir jāpievērš tieši termiņam no sākotnējā ieceres brīža, ka pasūtītājs vēršas pie arhitekta līdz paša projekta realizācijai. Tas nozīmē to, ka jo garāks ir šis nogrieznis, laika nogrieznis, jo izmaksas attiecīgi proporcionāli kāpj, un sākotnēji piedāvātās būvnieka tāmas vai konkursā startējošais būvnieks var tādu grūtu procesu realizāciju. Tas nozīmē to, ka būs tas
jau sen zināmais ceļš, kā būvnieks vērsīsies pie pasūtītāja ar papildus tāmas, teiksim, apstiprināšanu, ko citu. Un mana iecerē, mana vēlme kā ražotājam būtu tas, lai mums šīs nogrieznes būtu maksimāli pēc iespējas īsāks. Jā, tas tā. Par kvalificētiem būvniekiem strādāju jomā vairāk kā 20 gadus. Protams, ir labi piemēri, ir arī negatīvāki. Bet kopumā redz to, ka tie būvnieki, kas regulāri, teiksim, veido kvalifikācijas celšanu, gan Būvinženieru savienībā, gan apmeklē ražotāji rīkotos apmācību seminārus, tās komandas darbs, izpratne procesos, tehnoloģiskajos rasējumos, kur vēl ir augstā līmenī. Cits skatu punkts ir tieši tiem, kam varbūt tās mēs tikai aicinām un lūdzam, nāciet pie mums, jo viss šī iecer, ko arī rīko Normons ar gada būvu un vispārējais ir pilnīgi bez maksas. Mēs par to naudu neprasam, mēs tikai stāstam, rādām labas lietas, kā to darīt pareizi. Laipni aicināti. Bet kā tur ir, Andi, tie, kas nāk, tie, kas interesējās un tie, kas apgūst materiālus jaunas, metodas jaunas, ir. Tie, kas nav, ir tas žargons, sačakarēts darbs un materiāls. Pilnīgi precīzi. Un manā darbā dienas būdams tiešā saskarsmē tieši ar izpildītēm, ar pasūtītēm, ar jebko. Ja kāds no izpildītēm man saka, ka es tā veidoju darbus jau 20 gadu garumā, man viņam gribas sist pa plecu un novēlēt veiksmu dzīvē un profesionālajā karjerā. Jo es saprotu to, ka tanī brīdī tas būvnieks arī pasūtītājs šauj sev kājā. Tas nozīmē to, ka šis darba ņēmējs par jaunākām metodēm, tehnoloģijām un par to aspektu pielietojumu būvēs daudz ko nezinu. Viņam ir tomēr jānāk pie mums ciemos un jāmācās jaunās būvtehnoloģijas. Es ļoti daudz un bieži sastopos ar to, ka šis darba izpildītājs, būvnieks, kas veic konkrētu būvdarbu, to ir darījis daudz 10 gadus, un viņš pat nezina, ka viņš dara nepareizi. Un tad, kad viņam jautā, kāpēc tu tā dari, viņš saka, tā es vienmēr esmu darījis. Man liekas, ka tā ir problēma. Ka tā ir dziļa problēma. Protams. Tieši tā, jo apskatot uz situāciju esošajās būvēs un izpildītajās būvēs, ka man daudz ģenerāla uzņēmēji saka, paklausies, ir nepieciešami mūrnieki, ir nepieciešami flīzētāji, ir nepieciešami kas vēl. Un sanāk tā, ka runājot tieši par mūrēšanas darbu tehniķiem, praktiķiem, mēs apzināmies to, ka mūsu valstī praktiski tādu nav. Ko tas nozīmē? Tas ir atkal jāskatās uz nozari, uz izglītības nozari, uz specifiku, jo šī tendence, varbūt, kas mums kādu gadu dekādus bija piemirsta, mūrēšanas darbi, šobrīd atgriežas un ar lielu īpatsvaru. Tas nav runa par renovācijām, par restaurācijām, tās ir jaunas būvas. Vārdā neminēšu varbūt tās, bet fakts kā tāds. Tā kā noteikti ir jāskatās no pašiem pirmsākumiem, no profesionālās izglītības, no tehniskām koledžām, būvniecības koledžām, un tā tik uz priekšu. Un attīstīties vajag ikdienas, ik brīdi. Jā, un es varbūt papildināšu tas, ka tā pamatizglītība ir skaidrs, viņi apgūst tās pamatlietas, iemaņas. Tas, kas noteikti arī uzņēmuma iekšienē jāveicina šī darbinieka turpmākā apmācība, jo mainās šie materiāli, ķīmiskie sastāvi, tehnoloģija, kā tiek izstrādāts, un tam visam nepārtraukti nepieciešams šīs zināšanas atjaunināt vai padziļināt. Kā to izdarīt? Es arī esmu līdzīgās domās ar jums, un līdzīgi domājis, bet kamēr kāds neprasīs būvniekam to, tikmēr tas pats būvnieks neskries pie ražotāja, neteiks, man ļoti interesē. Ne, daži jau skries, kam interesē, bet lielākais vairums, manuprāt, ne. Es varu pieminēt mūsu kaimiņu valstu piemērus. Tie ir ļoti vienkārši. Tas ir izveidots asociācijas, izveidots ģildes, flīzētāji, ēku siltināšanas ģildes. Ja mēs apskatām uz mūsu Latvijas tirgu, ir atsevišķas, teiksim, asociācijas, kopienas, ja tā var saukt, ģildes, kur tas ir. Bet, ja paskatās to īpatsvaru, kādas tās ir būvniecības vidē, tas ir diezgan neliels procents no tā visa. Ja mēs skatāmies uz būvnieku vidi, tad viens un tos pašus būvniekus mēs varam ieraudzīt gan drīz katrā darba procesā. Varbūt, protams, nevis ar elektrokomunikāciju vai inženieru komunikāciju, bet man ir ļoti nepatīkami dzirdēt to, ka, piemēram, flīzētājs pēc nedēļas, 2 vai mēneša veido ēku siltināšanas darbus. Tas nav viens un tas pats. Tur ir tehnoloģijas zināšana, tur ir izpratne, tur ir daudz citas būtības.
Betonēšana, protams, ir betonēšana. Es domāju, ka betonēšanas darbos reti kur vairs nākošais solis būs kas savādāks kā betonēšana. Tas ir tas. Jā, arī, protams, no pasūtītāja viedokļa mēs kā valstniekam īpašumu, kur ir varbūt diezgan daudz pasūtam šos būvniecības darbus, arī mēs šobrīd jau kādu laiku jau strādājam pie jauniem, iepirkuma vērtēšanas kritērijiem, kur jau šobrīd jau ir kaut kādā mērā saskaņošanas stadijā un iespējams arī uz rudeni jaunajos iepirkumos integrēsim, kur mēs dosim kaut kādus papildu punktus vai priekšrocības tiem uzņēmējiem, kuriem ir šis te kvalificētais darbspēks tādā ziņā. Un tad mēs skatīsimies. Jā, bet jāsaprot, ka tirgus mēs, kad sākām ar BIM, ir sākotnēji diezgan liels atsitiens un negācijas no tirgus. Jo skaidrs, ka ir kaut kāda izjauca, kaut kāda ierasto kārtība. Viņiem tagad cita pieeja iedomā iepirkumos startējot, un tas rada, un tad mēs tā pakāpeniski to sāksim, tā kā pieredzināt pie domas, ka, ja tev ir uzņēmējs, kuram ir patstāvīgi savu darbinieku, viņi tiek izglītot, viņiem ir pierādām kaut kādas apmācības vai kas, kad viņi tādā veidā iepirkuma laikā varbūt nav tas spiediens uz cenu, bet arī uz to personālu, kas viņu štatā ir, un tādā veidā viņiem kaut kādas priekšrocības tiek dotas. Jo mums tā brigāžu sistēma, ja es tā drīkstu apzīmēt, ka brigāde no objekta uz objektu staigā un objekts beidzās un brigāde vairs nav vajadzīga, viņi jau ilgtermiņā mums neko nedod. Viņi ilgtermiņā mums tikai tā sistēma neattīstās. Būvniecības nozare kā tāda neattīstās. Jo katra brigāde uzskata to par svarīgāko, vai viņi iemācās vienu vai otru vai trešā ražotāju produktu, un vai viņi mācās, vai viņi turpina attīstību vai neturpina. Tā ir viņu iekšēji, tā nav sistēma. Savukārt būvu uzņēmējs, kurš nodarbina pietiekami lielu darba spēku, ir ieinteresēts, lai viņi strādā kvalitatīvi. Un viņš vairāk vai mazāk cenšas tas ir viņa pamatresurs. Jā. Un šim būvniekam gan vajadzētu kādu priekšrocību šajos jūsu konkursos, tāpēc, ka viņam ir šādi kvalificēti, un viņš to var pierādīt, pamatot. Un tad viņam ir bonus, un tad viņam ir garantēts darbs. Lielāka iespējamība tikt pie darba. Jā, lielāka iespējamība tikt pie darba, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Pārējot tālāk pie projekta vadības un plānošanas. Ir dažādas projekta vadības komandas un dažādas arī pat stratēģijas. Ir dažādas kontrolas sistēmas, gan būvniekam iekšējā, gan pasūtītājiem no savas puses. Tāpat arī laika un budžeta pārvaldība, digitāli instrumenti šeit nāk talkā. Par šīm lietām, ja mums ir būvnieks pieredzējis ar kvalificētu darbu spēku, plānošana, projekta vadība plāno visu procesu, saplāno, bet ja tie izpildītāji ir ar zemu kvalifikāciju, ja tie izpildītāji ir ar nekādu pieredzi, tad tas plāns jau 100% ka neizdosies. Viņš, nāksies viņu mainīt, pagarināt un tā tālāk, ja? Savukārt, ja ir kvalificēti cilvēki piesaistīti, visdrīzāk, kad arī šis plāns vairāk vai mazāk izdosies. Vai tāda ir tā pieredze? Tā kā jūsu pieredze? Varbūt arī tā, ka ja pasūtītājs vai projektētāji kaut ko slikti ļoti saplānojuši, tad arī ļoti labs būvnieks iespējams nespējas realizēt šīs ieceres. Tur ir jāsaprot, ka tā plānošanas stadija arī ir liels svars uz to, kā tā būvniecība tālāk notiek. Pieredzējis būvnieks ieraugot nekvalitatīvu plānu, viņš uzreiz pateiks. Viņš varbūt neņems, ja viņš kaut ko nav pārreikinājis. Vairāk piemēri arī no manas dzīves ir tā, ka, piemēram, uzsākot būves, iepazīstot projektu, būvnieks tieši arī to piemetina, ka ir nepieciešama papildinājuma izmaiņas tajā. Kas noved pie tā, ka ir veicot šīs izmaiņas, ir patērēts laiks, un, protams, tas ir jāsaskaņo daudzās instancēs. Ja tas ir ātri izdarāms ļoti labi, bet ir tādi aspekti bijuši, ka tas ilgst vairākas dienas, nedēļas un pat mēnešus, lai tas, tiek panākts. Un bez šābām tādā brīdī jau arī notiek šī situācija, tā grafika nobīde notiek diezgan iespaidīgi. Un mēs kā ražotāji uz to ļoti nevaram pat iespaidot. Mums ir nepieciešamība pielāgoties tam procesam, bet tai pašā laikā tas rada papildus izmaksas gan būvniekam, gan iespējams arī pasūtītājiem. Un tas var ietekmēt arī gala būves, ilgspējīgs faktors. Jā, jūs pieminējāt laiku. Laiks, nauda. Manuprāt, ļoti būtisku laiku varētu ietekmēt
es domāju, produktivitāti uzlabot daudz labāk tieši meklējot iespējas izmantot jaunus materiālus, jaunas metodas, jaunas tehnoloģijas. Un tādas noteikti ir. Ražotāji piedāvā dažādus jaunus materiālus, kas varbūt kādreiz vajadzēja 2-3 materiālus ieklāt. Tagad to aizvieto viens materiāls, varbūt vajadzēja tīri tehnoloģiski šos materiālus iestrādāt x stundas, tagad tas ir uz pusi mazākas stundas. Šie ir tie kritēriji tieši produktivitātes celšanai. Savukārt, ja mums ir pieredzējis būvnieks ar kvalificētiem būvniekiem un ražotāja mūsdienīgi, moderni materiāli, bet lai to iekustinātu, jo mēs buksējam kaut kā. Manuprāt, tas neiet. Tava pieredze neiet šajā visā? Saprotu. Šeit, Normunda, ļoti labs no tevis pieminēts aspekts. Jāskatās varbūt mazliet dziļāk uz cilvēku psiholoģisko vidi, uz būtību. Vai mums gribētos iekļaut savā ikdienā kaut ko jaunu? Visticamāk jau, ka nē, bet mēs paši kļūdamies šajā ziņā. Absolūti piekrīt. Bez šaubām šī tehnoloģiju vide katram ražotājiem, pat varbūt neizceļot cerezīt, es gribu minēt to, ka iet uz priekšu ļoti lieliem soļiem. Un arī pats, ko tu minēji, ka x stundas vai dienas, tas ir ļoti liels iegūms it visiem nozarē, kas piedalās šajos procesos. Un būvnieku, teiksim, piesaist tajā ir diezgan kūtra, tā izteiksimies. Kāpēc? Visi rēķina faktoru, cik tas izmaksās. Iespējams, pieņemu vērtība pa produktu būs augstāk. Kilograms maksās vairāk, bet laika sprīdis, visi pārējie cikliskie procesi, kas sekos tam, būs samazināti entās reizes. Un to mēs nemāku sacīt, kāpēc. To mēs gribam ignorēt. Un tas, ka man kāds sāk jautāt, cik tas maksās, es saku, paldies, laikam mums nebūs ar jums sarunas. Bet vai tas ir... tā kā zivs pūst no galvas, viss sākas no pasūtītāja, tālāk arhitekts, būvnieks. Vai šeit tomēr pašā sākumā nav jāmeklē, kāpēc mēs gribam ar šīm te vecajām metodēm, nosacītā vecām, arī vecās metodas nav sliktas vienotras, protams. Ja? Mūrēšana tāpat. Jā, bet kāpēc mēs negribam, vai baidam, tas ir bailes, tas ir papildus resurss, kas nav, laiks, kas trūkst, lai saprastu, ka var savādāk. Jā, es varbūt varu mēģināt atbildēt. Jā. Ja līdz šim varbūt tas ir tas domāšanas veids, ko Andris minēja, tas ir principā, mums ir jāsās, ja līdz šim varbūt vairāk visi fokusējušies uz to līgumu cenu, kad parakst to līgumu būvnieku, tas maksā tik. Un tad apmēram visi priecīgi, kur esam iekļaujušies budžetā, uzceļam ēku un viss, bet tur droši vien to, ko arī Vinīs šobrīd jau ir paveicis un jau arī ar jaunajiem, teiksim, līgumiem, mēs tomēr to ilgspējas elementu iestrādājam iekšā, ka tā sākotnēji cena var būt lielāka, bet mums ir svarīgs tas kopējais process. Pirmkārt, kad ēka uzbūvēt, kāda ir viņu atmaksāšanās 50 gados uzturēšanas viedokļi. Tas ir ļoti atkarīgs no cik kvalitīvu materiālu jau sākumā tiek iestrādāt, kā tie risinājumi ir. Nevienmēr lētais sākumā, ilgtermiņā iznāk beigās varbūt 2-3 dārgāks risinājums. Un tas pats arī uz būvniecības procesu, lai to nodrošinātu, arī te ir jāsāk, jau mēs arī sākam pievērst tam, cik liekas darbības tiek veiktas, cik daudz tie atkritumi tiek radīti, jo iespējams, ka aizstājot varbūt atkal kaut kādu dārgāku, sarežģītāku risinājumu, mēs spējam ietaupīt laiku, ietaupīt tās darba stundas, izmaksas, elektrības patēriņu, tam līdzīgi ūdeni un mazāk atkritumu sadīt. Tas ir tas ilgspējīgā pieeja arī pašā būvniecības procesā. Viņi arī jau sākās īstenībā jau projektēšanā, bet šie ir tie elementi, kam, es domāju, vien vairāk arī tiks nākotnē pievērst uzmanību. Un šeit es sadzirdēju tieši tos aspektus saistībā ar produktivitāti un kvalitāti. Ja? Tad ātrāk, bet kvalitatīvāk. Tieši tā. Ja? Jo, ja mēs samaksājam dārgāk par materiālu, bet patērējam krietni mazāku laiku tam, mēs esam ieguvēji. Protams. Arī naudas ziņā. Jā. Kaut kā mēs šo negribam saprast. Negribam. Tas ir kā Latvijā mums tāds fenomens savā ziņā, ka mēs negribam šo izprast, šo produktivitātes jēgu, ka var ar dārgākām metodēm, dārgākiem materiāliem iekonomēt krietnu laiku un rezultātā uzbūvēt lētāk. Jā, diemžēl tā ir, ka mēs tādu soli speram uz priekšu, varbūt mazliet pārfrāzējušu.
3 soļus speram uz priekšu, bet 2 tādā pašā laikā uz atpakaļ. Tieši tā, jo ja ir tā, kas jau atkal novērēts praksē, kad ūdens smeļās jau mutē, tad mēs ejam to ceļu, kas ir, teiksim, tāds varbūt tās racionāli pareizāks, bet finansiālā ziņā nepieņemāks būvniekiem. Bet pēc tam visi ir apmierināti, jo procesi ir veikti un rezultāts ir sasniegts. Un daudzkārt ir jautāts, kā tev beigās par būvu runājot sanāca, biznesa vai nesanāca, viss jau ir kārtībā, tā sumāri skatoties. Bet nekādā ziņā nevajag izslēgt pareizu plānošanu un attiecīgi komunicēt ar ražotājiem, ar piegādātājiem par pareiziem materiāliem. Kā arī Jānis minēja, uz ko būvnieks noteikti vēl neskatās. Šīs ir CO2 emisiju kvotas, viss, kas ir saistībā ar radītiem atkritumiem. Un tas ir tas, kur mums tiešām visam nozares, teiksim, pulkam, pārstāvjiem vajadzētu pievērst šo uzmanību, kāda tipa materiāli tiek integrēti būvēs, cik tie ir atsaucīgi, ja runa ir par iekšdarbu risinājumiem uz ekoloģisko faktoru, ārdarbiem. Tas varbūt neskar tik ļoti, bet tai pašā laikā tas viss jau pie mums kaimiņos Eiropā ir, pagaidām, bet Latvija to virzās. Pilnīgi precīzi sacīts. Jā. Vismaz virzamies. Lēniņ, 3 uz priekšu, 2 atpakaļ, bet virzamies. Jā. Tas, diemžēl, no pieredzes ar BIM, kas mums arī mēs bijām tā kā teiksim, no pasūtītāji, kas pirmie šādi praksi sāk izmantot. Mēs redzējām, ir jāpieiet tiem 5 gadiem, lai tirgus pirmkārt to pieņem, saprot un sāk tam pavilkties līdzi un sāk savus cilvēkus apmācīt. Un tad jau tas process aiziet automātiski un jau rodās kaut kādas jaunas idejas un jauni kaut kādi biznesa virzieni, bet tam ir tas laiks vajadzīgs. Un arī ar ilgspēju būvniecību, es domāju, ir tas starts šāviens ir bijis, ir jau pirmie projekti, kur mēs esam projektēšanas finiša stadijā un tagad redzēsim, kāds realizējās būvniecībā. Bet mēs jau redzam, kā no būvnieka puses tiek piesaistīti jau speciālisti, kas līdz šim mums vispār projektos nekad nav bijuši, kas tieši no tādas ilgspējas viedokļa spēj modelēt, analizēt, pateikt, kā tam būs ietekme vai nebūs ilgtermiņā. Tu jau redz, ka šādi speciālisti būs arvien vairāk nepieciešami, un tas jau radīs atkal kaut kādas tās izmaiņas kopējās. Lieliski, es sadzirdēju terminu ilgtspēja un pieaicinātie speciālisti, kuri modelē jau ilgtspējas, jau procesus, ne procesus, bet tieši kritērijus konkrētajā būvē. Un iesaka gan pasūtītājiem, gan arhitektam, un šādu speciālistu, es arī redzu, ka šādu speciālistu kļūst nepieciešami arvien vairāk. Un runājot par šiem pašiem ilgtspējas kritērijiem, energoefektivitāti, apmeklējot tās pašas būves, redzam, ka, dzirdējuši ir, redzējuši ir, saprot pat, kas ir energoefektivitāte, par ilgtspēju varbūt mazāk tā izpratne ir un šaurāk, bet tik un tā pa vecam. Augstuma tilti, materiāls, sačakarēts, jo viņam ir konkrēti parametri, bet nepareizā iestrāde vai neprecīzā iestrāde nojauc visu to. Tas ir šie 5 vai kaut kādi vairāk gadi, kurā mēs mācāmies, kurā mēs veidojam to izpratni, un viņa būs. Un tie 2 soļi atpakaļ kļūs mazāk, būs pusotrs solīts atpakaļ, 1 solīts, pussolīts. Mēs esam šajā stadijā. Tu jau zini, ka par energoefektivitātes laikam var runāt bez apstājas 24/7. Bet godīgi energoefektivitāte būves beidzās tad, kad ir izveidots projekts. Atvainojieties, tā tieši saku. Jo apskatot projektus, iespējams kāda kļūda vai to nav pilnībā, uz papīra projekta tabulās mezglu griezumos mums izskatās viss ļoti labi, bet līdz ko mēs sākam veikt šo būvniecības procesu, tad tur tās saucamās figūras, teiksim, sāk rotēt, mainīt un veidot kādas citas. Un te ir tas mūsu, varbūt, nozares klupšanas akmenis, ka pēc būves nodošanas tādā jau eksploatācijas stadijā to energoefektivitātes līmeni mēs varam spriest tikai pirms būves energoefektivitātes, teiksim, celšanas, ja runa ir par renovāciju, un pēc tās apskatot sausos skaidrus, bet tai pašā laikā neviens energoauditors, neviens pasūtītājs neveic tādu pakalpojumu vai pieprasījumu. Lūdzu pārbaudīt, piemēram, kā man ir iemontēti logi būvē. Tas nozīmē, ka
pie noteikta laika sprīža ziemas periodā tieši attiecīgām tehniskām iekārtām mēs varētu ļoti labi secināt, cik labi ir veidot šīs ēkas renovācija vai jaunbūves procesi kā tādi. Viss tiek veidots uz matemātisku tabulu principa, redzot sauso atlikumu, bet fiziski to novērtēt var tikai pēc tam, kad būve ir eksploatācija. Protams, pēc tam tas ir ļoti grūti veidot pārmaiņas jau, bet ir banku garantijas, ir apdrošināšanas, kas Eiropā spēlē ļoti lielu lomu. Un te jau mēs varam skatīties uz šo prizmu pilnīgi no cita rakursa. Šobrīd mums tas ir tādā lēnu soļu virzībā, diemžēl. Es papildināšu. Jā, noteikti. Arī šo mēs apstākļu esam ņēmuši vērā kā pasūtītāji. Skaidrs, ka projektā tiek sazīmēts, tiek pieņēmumi izdarīti, tiek kaut kāda skaitļa definēta, ko īstenot šo projektu, ko mēs varam iegūt. Bet būvniecībā, protams, ir korekcijas, ir kaut kāds materiāls nav pieejams, kaut kas tiek aizstāts vai vēl kaut kādiem iemeslu dēļ kaut kādas izmaiņas. Un tad neviens vairs negarantē to, ka tā ēka uzbūvēta vai tie rādītāji, kas bija būvprojektā definēti, ir sasniegti. To tikai pēc kaut kāda laika saprot. Lai mēs šo problēmu risinātu, tas arī ir caur mūsu ilgspējas. Mēs pasakām to, ko mēs gribam sasniegt. Projektētājs pats definē, izvēlās risinājumus, lai sasniegtos mūsu rādītājus, piemēram, siltuma enerģijas ietaupījumu. Un šis ir vistipiskākais projektē un būvē līgumos, ka būvnieks ir pats atbildīgs. Un mēs kontrolējam, mums izstrādāts process, kā mēs to nokontrolējam, kad ir būvprojekts. Tātad, tu definējis ir, un tad būvniecības laikā mēs atsakojam tam, vai šie risinājumi pirmkārt tiek viens pret vienu iestrādāti, kaut vai šie logi risinājumi vai tam līdzīgi. Un tad jau tās līguma saistības viņam jau tiek vēl pagarināts uz to laiku, kad tā ēka tiek eksploatēta. Un tad mēs monitorējam, skatāmies, vai tie definētie rādītāji ir sasniegti. Un tad, ja nav, tad būvniekam tiek izteikta šī pretenzija. Tas ir tā, kā mēs šobrīd to redzam uz tādiem lieliem strateģiskiem objektiem, kā to procesu iespējams nodrošināt. Šeit droši vien tas nav iespējams kaut kādām mazām ēkām siltināšana, tas droši vien laikietilpīgi un to nepieredzējis pasūtītājs droši vien nespēs noīstenot. Bet kur ir liela strateģiska objekta, šis ir tā mūsu pieeja, kā mēs to redzam, ilgtermiņā sakot tam, vai tas, kas ir solījis, tas arī dabā realizējās. Un tur jau būvnieka ieinteresētība arī parādās, ka viņš saprot, ka viņam tas garantijas periodā, viņam nāksies ar tām sakām, cīnīties vai risināt, un rodās šīs papildu izmaksas, līdz ar to viņa ieinteresētība ir to visu atrisināt, jo būvniecības laikā kvalitatīvi. Es ļoti priecājos dzirdēt no Jāņa šos vārdus, jo tiešām sanāk maz pasūtītāji, kuri spēj tieši tā nodefinēt šo lietu, ka tā ilgspēja ir ārkārtīgi svarīga, jo pasūtītājiem svarīgi, kā viņš šo ēku eksploatēs nākamos 10, 20 un vairāk gadus. Protams. Un cik daudz par to būs jāmaksā. Un tam jābūt ir nodefinētam jau pie šī projekta ieceres izstrādes. Parasti tā nav, tāpēc, ka pasūtītājs vēl to nezina, nesaprot un vēl arī tikai mācās. Un ja tas nav, tad tās sekas vairāk vai mazāk būs sāpīgas. Savukārt, ja tas ir, un ja tas ir arhitektam nodefinēts, un ja tas ir būvniekam, un ja tas ir risinājumos iestrādāts, tad mēs nonākam pie šī kvalificētā darba spēka, kuram atliek šos risinājumus, šos konceptus realizēt, iestrādāt. Ja viņi māca, ja viņi to saprot, tad arī, un tie ir tie labie piemēri. Tie ir tie labie piemēri, kurus tiešām arī man ir patīkami skatīties, patīkami ir redzēt. Un ja mēs tā strauji pārējām pie labiem piemēriem, es parasti saku, ir daudz labu piemēru. Cilvēki strādā ne jau speciāli slikti, viņi strādā pēc labākās sirdsapziņas. Viss atkarīgs, ko viņš māca, zina, saprot, izprot un kāda ir pieredze. Un es saku, daudziem darbiem ir tās mazās darbas karotītes, kā medus mucā ir mazas darbas karotītes. Ja? Ir liela medus muca ar saldu medu, bet tā darbas karotīte iedod to rūgtumu piegaršu. Ja? Tāpat ar būvniecībā ir skaista jauna būve, bet tur tas nekvalificētais jumiķis uz tā jumta un nākamās lietus gāzes nodara tādu skādi, un tā ir tā darbas karotīte, kuru mēs kaut kā palaižam garām. Par labajiem piemēriem. Ir. Protams, kad ir, un gribu tos uzsvērt, izsvērt arī jūsu projekts, tas ir Valmieras drāmas teātra un citi arī, kas mums ir tiešām prieks par to, par komandu, kas veic šos darbus, profesionālu komandu, gan projektēšanā, gan izpildē, gan būvniecības stadijā teicam.
Un citus arī var minēt tāpatās. Vienkārši tam mums arī aptrūksies laika ēteriem jau šajā sakarā. Bet mēs tiecamies uz to, lai šī labo un mazāk labo projektu sadarbība, komunikācija it visās faktoros. Vai tas ir pasūtītais būvnieks, būvzraugs, kas arī pārstāv pasūtītāju, sadarbība ar ražotājiem, tas būtu vēl jau vairāk ciešāk. Jo varbūt ir nepareizs priekšstats, ka mēs kā ražotāji mēs ražojam, lai tikai pārdotu. Protams, tā ir daļa taisnības, jo savādāk mums nebūtu pat tā motivācija kaut ko ražot. Bet mēs katru gadu investējam ļoti lielus līdzekļus jaunu tendenču radīšanā. Jūs man pajautājat, cik mums ir kabatā tendences, ko mēs varētu nodrošināt, piemēram, ēku siltināšanā? Daudz. Un tas ir tas, ko mēs nemitīgi gribam uzsvērt, šo lielumu, šo iespēju gan pasūtītājiem, gan būvniekiem apgūt šīs jaunās tendences, tehnoloģijas, lai būtu tiešām šie nami ilgspējīgāki, precīzāk uzbūvēti, ar labākām metodikām, it visām. Es teiktu tā, ka labie piemēri kļūst ar vien vairāk. Esmu optimists, bet tā faktiski es teiktu, ka droši vien, ka ja mēs pasamies kādā 7 gadu pagātnē, varbūt sanāk, tad tā situācija uzlabojās, kļūst atbildīgāk gan projektētāji, gan paši būvnieki. Tas, ko mēs redzam un paši ļoti iesaistamies un atbalstam, kad visos šīs veiksmīgajos piemēros, jo bieži vien ir izdarīt pieņēmumu, ka šis risinājums vai šis materiāls darbosies tā. Un tad būvniecības laikā iespējams rodās kādas bažas, ir atklāta saruna par to, ka jā, mēs redzam, ir tā, bet mēs piedāvājam šādu, un tad bieži vien tiek arī ražotāji iesaistīti šajos procesos, kur ražotājs atnāk jau vai mūs aizved kā pasūtītājs parādu šiem labiem piemēriem dabā, vai kā slikts piemērs, kā tas būs, ja jūs šādi pieeja. Un tas izglīto pasūtītāji, tas izglīto arī būvniecības personālu, un tādā veidā šie projekti kļūst labāki. Te ir vienīgi tā baža par to, vai šie izglītotie, apmācītie Latvijā speciālisti pēc kāda laika neaizplūst kaut kur citur atkal. Tā ir tā mūsu vienīgā baža, un tad jauns objekts, jauns projekts, un atkal viss sākās no nulles. Jā, un es vēl papildus jautājumu gribēju pajautāt, kā tavā izpratnē birokrātija? Jūs esat liels uzņēmums, liels pasūtītājs, Latvijā ārkārtīgi nozīmīgs. Un kā nereti lielos uzņēmumos, lielos objektos arī birokrātijas pietiekami daudz. Kā ir? Viņa mazinās, stāv uz vietas, vai tieši pretēji? Birokrātiju nevaram tikt nekur projām, viņa tikai pieaug. Kāda kopējā sajūta? Ir, teiksim tā, pasūtītāji strādā vai ar publisku finansējumu, kas nodokļu maksātāja naudu, līdz ar to tā birokrātija vienmēr kaut kādā pakāpē būs. Tad nākamais etaps, ko pasūtītāji paši izdomā, lai kaut kā mierinātu sev, kad ir viss kaut kāda procesē darbības ievērotas. Kaut kā varbūt pārliek kaut ko prasa no uzņēmējiem, kas prasa viņu pusi atkal izmaksas. Šis otrais posms, kas ir tā kā nepiespiestā birokrātija, ko likums tev neparedz, bet ko jūs paši kā iekšējiem procesiem radat, tā vēsturiski bijusi varbūt tās mums arī liela, bet šobrīd no gada komunicējot gan ar izpildītājiem, mēs saprotam, ir kaut kādas liekas lietas, ko mēs vairs neprasam, ko mēs mazinam, mēs pilnveidojam, mēs ļoti virzamies uz digitāliem rīkiem, mēs vairs tā kā papīra, kā forma vispār principā ikdienas darbā neredzam. Viss mums ir digitālie rīki, kur visa informācijas apmaiņa notiek ļoti ātri, zibenīgi un principā piezīme veidā. Tas ir tā kā čata veidā vai kādu. Un tas man šķiet uzlabo visu to kopējo procesu, jo katrs projekts prasa pēc iespējas kvalitīvāk, ātrāk un pēc iespējas lētākā izmaksām. Līdz ar to, gribot, negribot, tas tev piespiež visu laiku meklēt, ko tu vari optimizēt, no kā tu vari atteikties. Un tā ir tāda evolūcija, kā pasīties, kā mēs pirms 10 gadiem strādājam, kā šobrīd, tas ir droši vien dienpratnāks. Forši. Tas nozīmē, ka vēl pēc 10 gadiem nebūs 2 solīši apakaļ. Viens varbūt, pussolītis. Cerams, tā būs. Es lēnām virzos uz mūsu sarunas noslēgumu. Bija ļoti patīkami dzirdēt arī pozitīvas lietas. Aicinu būvniekus, aicinu arhitektus, aicinu pasūtītājus ieklausīties varbūt mūsu šīs dienas šajā sarunā, ka gan birokrātija mazinās, gan digitalizācija ienāk ļoti strauji.
gan kvalitatīvi materiāli un produktivitāte. Ir iespējams celt viņa kāpju un ir iespējams kāpināt vēl. Līdz ar to šie 3 atslēgas vārdi, kurus es tev tā kā neviļus jau ieņēmis, produktivitāte, kvalitāte un drošība, mēs varam, mums ir ļoti labi piemēri. Skatē gada labākā būva Latvijā 2023. gadā ir daudz ļoti labi, produktīvi, kvalitatīvi un droši uzbūvēti objekti, būves, kuras godalgosim 22. augustā. Un mēs varam. Pasūtītājs var, arhitekts var, būvnieks var, un ražotāji jau arī to visu laiku dara, tā kā mēs varam. Paldies, kolēģi! Un šodien šajā diskusijā bija piedalās Jānis Ivanovskis Pigits no Valsts nekustamajiem īpašumiem, Andis Londenbergs zīmola Ceresita pārstāvis un sarunu vadīja es, Normans Grīnbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs. Kolēģi, paldies! Paldies jums! Un līdz nākamajai reizei! Vislabāk! 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 Vislabāk.